Sveiki! Te Katrīna Runa un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Čau, Gati! Čau, Katrīna! Kā tev ir ar attiecībām ar elpu tavā ikdienā? Ļoti labi elpoju visu laiku, kopš paša sākuma līdz pat šim rīdim un turpināšu, ceru, vēl kādu laiku. Nu, labi, protams, ka labi. Cik sen atpakaļ tev sanāca tāda zīmīgākā, varbūt elpas pieredze, kura tev lika palikt pie tā? Jā, es uz tavu jautājumu atbildēju ar tādu vieglu humoru tev par to, ka mums jau visiem viss ir labi ar elpošanu. Jā. Pretējā gadījumā jau mēs nemaz nebūtu dzīvi šeit. Jo tas, kas mums to dzīvību, dzīvošanu nodrošina, tas, ka tā elpa visu laiku kustās un notiek visi gan enerģetiskie, gan fizioloģiskie procesi. Bet, ja tā nopietni, tad es drīzāk gribētu šo tavu jautājumu atbildēt, ka mēs varam elpot vienkārši un varam elpot apzināti. Un tad tā lieta, kā apzinātā elpa manā dzīvē ir jau 3. gadu. Un ļoti daudz foršu pārmaiņu ir ienesusi manā ikdienas dzīvē. Forši. Es sapratu tagad, kā es uzdevu savu jautājumu, bet viss normāli. Mums, piemēram, jogā saka, kad ir nevis jogā, bet vispār pēc teorijas pranajāma ir tā dzīvības enerģija, un tad tulkojumā tiešai ir kontrolēt vai ierobežot savu elpu. Un tad tā ir tā apzinātā elpa. Jā. Jā, jo tev taisnība mēs elpojam. Jā, tagad arī vienkārši nepiefiksējot. Bet jā, ja es tev jautāju, tad tas ir vairāk par to dziļo un aktīvo elpu. Nu, pat varbūt tu pareizi minēji pranajāmas kontekstā, ar elpu kā ar instrumentu var dažādas lietas panākt. Var nomierināties, aktivizēties, līdzsvaroties, respektīvi šo instrumentu var lietot dažādu stāvokļu sasniegšanai, dažādu rezultātu sasniegšanai. Un te nav dziļā un aktīvā elpa ir tikai viena neliela daļa no tā visa. Tas lauks, ko varētu saukt par elpu, un elpas praksēm ir ļoti plašs, liels. Un tā nav tikai dziļa un aktīva elpošana. Tas varbūt tāds priekšstats ir, bet tā nav gluži. Jā, jogā mums tā ir. Nu, kad mācībās mums tā saka, kad ir tā dziļā un aktīvā, un tad mēs tur tādā izjām no mācību procesa un paši meklējam un izzinām, ko tad tas īsti nozīmē. Jā. Man gan šķiet, kad ir tā, kad mēs no tā, kāds ir mūsu stāvoklis, arī varam izmantot atbilstošu elpošanas instrumentu. Tā kā jau es teicu, varam panākt dažādus rezultātus. Proti, ja man vajag nomierināties, tad ļoti labi, ja manā apzināto elpošanu arsenālā, teiksim, tā ir kaut kas, kas palīdz man nomierināties. Ja man vajag pamosties, tad ir kaut kas, kas palīdz pamosties. Mēs tie lietojam to, ko vajag. Nevis ir kaut kāda brīnuma recepte, kas palīdz visam, vai kaut kāds brīnuma līdzeklis, vai kaut kāda brīnuma elpošanas tehnika. Tādas nav, manuprāt. Jā, interesanti. Jā, es domāju, ka to var just arī vienkārši ejot pa dzīvi un pieskaroties elpošanas metodēm, kad to stāvokli var sasniegt ar dažādiem instrumentiem. Piemēram, mēs bijām elpas aplī pie tevis, tur arī viens vīrietis minēja par pirts rituālu, un tad tur tā elpošana, piemēram, kad tu aiztur elpu zem ūdens. Un tad, kad tev ir iespēja atkal atsākt elpot, tad tur, tie ķīmijas procesi. Un tad otrs atkal, vai arī aktīvi izelpojot pie tevis, vai arī, ko es arī novēroju pēdējā elpas aplī, kad nevienmēr vajag pavisam aktīvi. Un mēs, man liekas, šajā reizē bijām tā grupa, visi diezgan tā līdzīgi, kad arī tie, kas vienmēr bija tādi ļoti tādi uz tādu daram un ejam un dziļāk. Un tad, man liekas, mēs visi bijām tādi salīdzinoši mierīgi, izelpojam to, kas jāizelpo, un pēc tam tādā pilnīgā mierā lidojām vai ceļojām paši savā tajā procesā. Iedomājies, labs salīdzinājums varbūt šoreiz varētu būt. Iedomājies, kad ir divas upes. Viena upe, kur sākas kaut kur augstu kalnos. Tur ir augsts, un tur ir krāčains, un tas ūdens ātrums ir liels, un temperatūra zema, un tur ir kaut kāds asas klintis, un tur ir viss, kas saistīts ar uzbudinājumu, adrenalīnu, ar tādu aktivitāti, varbūt nedaudz pārspīlētu. Un otra upe ir tāda mierīga,
kaut kur lejā ielajā, kura plūst gar pļāvām, gar mēžiem, saulītes, tirniņas skraida. Nu, pilnīgi cita noskaņa, vai ne? Bet abas šīs upes beigās ieplūst vienā okeānā vai vienā jūrā. Un tieši tāpat ar elpošanu ir. Izejot no tā, kādā mēs esam stāvoklī un ko mēs gribam panākt, tad ir šīs dažādās apzinātās elpošanas pieejas. Galvenais šajā visā stāstā saprast, kas ar mani notiek. Un, ja es saprotu, kas ar mani notiek, es zinu, kā darbojas mehānisms, nojaušu varbūt, tad es zinu, ko man šajā brīdī vajag, kā es varu sev palīdzēt, kā es varu par sevi parūpēties. Un šis ir tas foršais moments, kad apzināts elpošanas tehnikas ar mums ir visu laiku, jo mēs elpojam visu laiku, kā jau mēs konstatējam. Mēs nevaram no šī nekur, mēs šo varam lietot jebkādā situācijā, vienalga vai diena vai nakts, vai nāk miegs, vai tieši otrādi pa nakti ir bezmiegs un nenāk miegs. Mēs visur varam ar elpošanas palīdzību darīt savu labu. Jā. Un kaut kad ir reizes, kad gribas šļūkt lejā pa to straujo kalnu upi, un ir tāda vajadzība kaut ko izkustināt, un ir reizes, kad gribas mierīgi plūst pa to mierīgo upi, kas plūst gar pļāvām tur un tā ļoti saudzīgi pret sevi izturēties. Jā, taisnība. Nu jā, tas jau iet rokā tas emocionālais stāvoklis jā. Varbūt pat forši, ja tu sajūti, ka tev tajā brīdī vajag to mierīgo rakstu. Nevis, jo es domāju, ka tad, ja tu tev nav tas resurs un tu sāc triekties pa to straujāko upi un saproti, ka tas nebija tas brīdis, varbūt pēc tam kaut kāds varētu būt emocionāls kritiens vai slimība vai... Nu, zini, es ieteiktu pamēģināt. Jā, šis ir tas moments, kur cilvēkiem ir viedoklis izveidojies par elpošanas praksēm, tāpēc, ka šis šobrīd kļūst aktuāli, ir pietiekami daudz dažādu piedāvājumu, bet īsti nav izskaidrots, nav izpratnes cilvēkiem par to, kas tas ir un kā tas ir. Un šis ir drusku bīstami ar to, ka cilvēki visu kaut ko piedāvā. Un, ja ir piedāvājums, tad ir pieprasījums un otrādi, un ir kas pamēģina. Un ir visādi gadījumi dzirdēt, ka cilvēki aiziet elpot varbūt pie nepietiekami kvalificētiem cilvēkiem. Un tad, protams, kad var visu kaut ko sēlpot, dažādus stāvokļus. Bet būtībā jāsaprot viena lieta, ka mēs ar elpošanu sev neko slikti izdarīt nevaram. No apzinātām elpošanas praksēm neviens nav nenomiris, nav nekas slikts noticis. Tas ir mehānisms, kurš ir mūsu psihē iebūvēts tik dziļi, un mēs nevaram šādā veidā neko sev izdarīt sliktu. Var, protams, iet kaut kādās galējībās un piedzīvot nepatīkams sajūtas, bet būtībā mēs nevaram sev nodarīt pāri. Tāpēc es ieteiktu nebaidīties, atrast kvalificētus profesionālus cilvēkus, kuri zina, ko viņi dara, un iet un pamēģināt gan aktīvas elpošanas prakses, gan arī ļoti mierīgas, un paskatīties, kas man vairāk dara. Jo nav jau tāda viena brīnuma līdzekļa vai kaut kādas vienas brīnuma situācijas. Ir dažādas situācijas un dažādi risinājumi, dažādi instrumenti, kā. Un bieži vien tās bailes no nezināmā ir krietni lielākas. Tikai tāpēc, kad es nezinu, es kaut ko esmu dzirdējis par to, bet tad, kad es aizēju pamēģinu, es saprotu, bet super, aktīva elpošana ļoti labi man der, kaut gan pirms tam varbūt bija bail. Un tas ir normāli, ka pirms nezināmām lietām cilvēkiem ir viegls uztraukums vai kaut kas līdzīgs bailēm. Jo tas ir nezināmais, mēs to nezinām, nav pieredzes, un no jaunām pieredzēm tam iekšējiem kontrolierim vienmēr ir drusku bail. Jā, es jau arī tās aktīvās elpas sesijas sāku tikai tādā apzinātā vecumā un arī tikai tādēļ, ka man atnāca tas vietas, kad ir īstais brīdis un man arī atnāca tas cilvēks tajā brīdī, kam es spēju tā uzticēties un tad es sapratu, tā kā tas no tā nav jābaidās, tā kā saka, bet man bija tā drošā telpa un droša sajūta un zinoša pasniedzējs, un tad es varēju jebkuru jautājumu uzdot un saņemt to atbildi, vai arī procesa gaitā, arī pēc tam. Un tas man deva tādu drosmu, ka parotaļāties tad to tēmu un aiziet vēl pie kāda, vai arī tur pamēģināt, nezinu, elpas nakti, vai kaut kādas. Un tagad es jau minēju ārpus podcastu, kad arī pamēģināt kaut kādu citādāk elpot. Nevis elpot studijā un guļus, bet
Tā kā tu teici, ka ir daudz dažādas metodas, vienkārši ir interesanti. Liekas, man tā kā cita pasaule ir atvērusies vaļā, jo man kā jogas pasniedzējai, es zinu savas klasiskās elpas metodas, mēs to darām, un es katru dienu elpoju un vadu arī citus cilvēkus, bet mums ir tas kaut kāds limits, līdz kuram mēs ejam, un tas ir vairāk, lai sev sajustu, nomierinātu, arī iedot sev enerģiju papildus, bet tas, ko tu dari, tas ir mazliet citādāk. Un tā ir tāda cita pasaule, kas vēl plešās. Man arī liekas, ka tu arī minēji par to, ka nav vēl izpētīts līdz galam, bet speciālisti ir arvien vairāk un vairāk. Un tad, nevar zināt, daudz baidās no tā, ka vienkārši nav pamatojumi, kaut kādi konkrēti pamatojumi, kādēļ šis ir labi, kādēļ vai droši, un kad ir tik daudz stāvokļu elpas procesā, no kuriem ir vēl bail. Man arī tajā skaitā ir tāds, man patīk sevi kontrolēt, un man atkal, kā man bailes vēlētos arī ar tevi padiskutēt par šo, ka man ir bijuši periodi dzīvē, kad pirms nervu pamata man ir bijis ģīboņi, vai bezsamiņas stāvokļi, diezgan dziļi un ilgi. Un pēc tam man tur bija, gadu laikā ļoti, ļoti daudz pārbaudas, protams, ka neko neatklāju, jo tas bija psiholoģiskais stāvoklis un vienkārši sakritības pēc man tā notika. Un tad viens bija turpinām, ka man pašai trūka tā mana elpa, vai asinsspiediens, vai tur kontrasti, karsts augsts tajā brīdī. Un tad, kad es eju elpas procesā, man ir, kaut kur manī vēl ir tā, es jūtu, kad es sev mazlietiņ kontrolēju, jo man ir bail, kad es nokļūšu tajā bezsamaņas stāvoklī. Jā, ka zudīs tā kontrole. Bet loģiski. Nē, bet tā nevis ir tava kontrole. pieredze. Jā, nevis kontrole, bet es biju tajā bezsamaņas stāvoklī, un es biju pilnīgā mierā, bet es dzirdēju satrauktās balss otrā galā, kas man atgriez atpakaļ tā kā ķermenī, un man tā pieredze bija tāda, tā kā nekontrolējama un tāda nepatīkama, un tad man ir bail, ka man tāda notiks elpā, un kad es aizpeldēšu un dzirdēšu atkal to satraukto un atgriezties ķermenī. Jā, garš ievads, bet par to tas ir arī taviem klientiem dažiem, kuri aizpeld un atpeld un aizpeld un atpeld, tā apziņa. Droši vien sākam ar to, kad aizejot pie profesionāla cilvēka, kurš, un tikai pie tādiem vajadzētu iet, kurš šo ir mācījies un saprot, kas notiek elpošanas laikā. Pirmā lieta, ko elpošanas pasniedzējs, terapeits tev prasīs, lai tu pastāsti, kā tev iet, kā tu jūties. Un ja tu atnāks pie kāda speciālista un pateiks, ka tev ir bieži kaut kāda ģīboņa un bezsamaņas stāvoklis, šim speciālistam no savu arsenāla vajadzētu piemeklēt priekš tevis tādu elpošanas praksi, kura tev nevis vēl vairāk sāsinātu šo stāvokli, bet palīdzētu tev tieši otrādi pretēji nomierināties, palaist vaļā bailes kontroli, jo tie ģīboņi par kaut ko liecina. Un tad mēs ar to elpošanu, ja tu atnākt pie manis elpošanas sesijā, iet uz to pretējo pusi, uz to pretējo polu, kur ir miers, skaidrība, iekšējā stabilitāte un drošība. Tas ir viens, es tev neliktu elpot no kaut ko aktīvu, tādu provocējošu. Tātad tas bija par to, ka katrai situācijai atkal ir savs instruments. Un arī varbūt par to, ka ir jārunā. Jā, bet aizejot pie normāla, pie laba speciālista, tur vienmēr šī saruna būs vienmēr kā neizbēgama sastāvdaļa. Mēs nevienam uz pieres nav rakstīts, kas ar viņu notiek, un tikai runājot mēs varam izstāstīt un saprast. Institūtā, kurā es mācos, mums šis posms, kad mēs sagatavojamies sesijai, anketēšanas saruna, tam ir tikpat liela nozīme kā pašai sesijai. Jo ir daudz dažādi stāvokļi, kontraindikācijas, kad mēs vienkārši nedrīkstam. Jā, ir stāvokļi, kad cilvēks lieto zāles, ir bijušas dažādas traumas, operācijas, un tas viss ir jāņem vērā, protams. Tāpēc tas nav tā atnāc apgūlos un kaut ko tagad elpošu. Tas ir viens, un otrs, par to kontrolas pazaudēšanu, redzi, mums katru ir noticis tas, kas ir noticis dzīvē. Un viss, kas ar mani jebkad ir noticis, esmu es tagad, caur savu pieredzi un atmiņu. Un tas, ko elpošana dara, elpošana paver nedaudz plašāk
to skatu punktu uz sevi. Un tajā brīdī, neatkarīgi no tā, ko mēs viens otram stāstam, kā mēs sevi prezentējam, tā enerģija jau nemelo. Un tas ķermenis mūsējais ir kā karte, kurš saglabā šīs mūsu pieredzes un atmiņas. Un ja kaut kur kaut kas ir iesprūdis, tad tas ķermenis un tā sistēma kopumā, kuru mēs varētu saukt par psihi, sāk signalizēt par to klau, kaut kas nav kārtībā. Jo kadrām sekām, kadriem simptomiem ir kaut kāds savs cēlonis. Kā piemēram, taviem ģīboņiem. Un tur var iet un meklēt, kur tas ir ķermenī, jo tas ir vienmēr par to, ka tas kaut kur ir noglabājies ķermenī. Kas tas varētu būt manā dzīvē? Kuras situācijas, atmiņas? Tas ir tas terapeitiskais darbs, varbūt, kā vajadzētu terapeitiski izmantot elpošanu, iet skatīties, meklēt šajā virzienā, kur tas ir, kas tas ir un ko ar to darīt, kā panākt to, ka tas sāk laist vaļā. Jo ķermenis tev būtībā par kaut ko signalizēja, ko tu pati neredzēji, viņš tev nevar atsūtīt e-pastu vai īziņu, viņš tev runā caur sevi, viņš tev liek saprast, kaut kas nav kārtībā. Man konkrēti tas bija sen, bet tas ir no tā nezināmā, kad es jau tagad esmu bijusi vairākās gan privātās sesijās, gan tajā pašā elpas naktī vai elpas apļos. Un es jau speru tos solīšus ārpus tā un paplašinu to savu sapratni, bet vienalga kaut kā, kad saliekas tas emocionālais stāvoklis kopā, tad pēdējā elpas aplī man bija tā, kad augstums uz kājām bija, kad kājas man bija augsts un es sajūtu, ka tās manas bailes tā kā iet tālāk. Un pēkšņi atnāca kaut kāda tā kā asociācija, kad es varētu tagad noģībt, piemēram, vai aiziet tajā bezsamaņas stāvoklī un tad uznāca tās augstās kājas, ko es darīju pati. Es vienkārši elpoju cauri un centos tad tajā mirklī netrakot. Tā kā saudzīgāk, jā. Un tāpat jau es nokļuvu pie tā rezultāta, bet es sapratu, ka tur kaut kas ir ar to tēmu, kad viņa nav vēl aizgājusi. Un tas it kā nav vairs par mani, tā konkrēta situācija, bet elpa ir Tu tikko minēji ļoti skaistu piemēru, kā var apzināti elpošanu izmantot un paskatīties drošā vidē, kas ar mani notiek. Nevis krāt tik ilgi sevī to, kad jau tas notiek pēkšņi neplānoti, negaidīti kaut kur ikdienā, bet kad tu vari atnākt šeit, apgulties, aizvērt acis un drošā vidē, elpot un paskatīties un pati konstatēt, jo tu jau pati tikko visu izstāstīji. Jā. Bailes par to, bet tas ir forši. Un tas ir tas lielais bonus, ko elpošana mums sniedz, ka mēs varam ieskatīties dziļāk, plašāk paši sevī uz savu dzīvi, uz savām sajūtām, kā es īstenībā jūtos. Un ieraudzīt to, kas ir tas, ko varētu pamainīt. Jo neviens elpošanas terapeits, neviens jogas pasniedzējs, neviens nevar mūs izārstēt vai izdziedināt. Mēs to darām tikai un vienīgi paši. Un ir daudz dažādi instrumenti. Un katrs atrod to savu kombināciju. Zini, kā katrs taisa to rosolu un tos, kāds vairāk gurķīšus iegriež, kāds tur vairāk. Kādam rosols negaršo vispār, viņš citu salātu sēd. Un tāpat arī mēs rūpēs par sevi, saliekam tās lietas, kuras mums vislabāk garšo, patīk, ir visefektīvākās. Kuras mūsu sistēma, mūsu psihi, mūsu ķermenis vislabāk uztver un kā mēs spējam atvērties. Vai tā ir elpošana, vai kustība, vai joga, vai meditācija. Jā. Viss šis ir puzles gabaliņi tajā ceļā uz to lielo okeānu, kas esam mēs kopums veselums. Un katrs atrod sev atbilstošāko, efektīvāko, foršāko. Es esmu sapratusi, ka man ļoti labi iet kopā elpa ar skaņu. Un citreiz man liekas, tā kā apslāpējuši mazliet to, bet tad es saprotu, bet man tas tik ļoti palīdz tajā procesā. Es nezinu, tev daudz ir tādi cilvēki, kas ar skaņu apvieno elpu? Diezgan populāra lieta. Man pašam daudz tādu pazīstamu cilvēku nav, bet ir. Jā, bet paskaties, mēs kaut kur aizējam un iemācāmies pamatus. Piemēram, es savā institūtā mācos pamatu tam, kā darbojas elpošana. Un tālāk jau savā ikdienas praksē es to kombinēju ar dažādām ķermeņa terapijas praksēm, ar kustība praksēm, un man rodas kaut kas mans unikāls, jauns. Un tāpat arī tu nodarbojies ar jogu, un tu skaties, kur elpošana, kur skaņa, un tu radi kaut ko savu, jaunu, unikālu.
Un šis ir tas skaistais un foršais, kam vajag ļauties. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tas ir tas mūsu radošums, ka mēs paņemam to pamatu no kaut kādas tur skolas vai no kaut kādām zināšanām un tālāk radām jau kaut ko savu unikālu. Tāpēc man pat interesanti, es gribētu pamēģināt. Man šo metodu iemācīja, kuras pieskāros skaņu meditācijā, bet tā bija privāta skaņu meditācija arī. Tas ir tas pats kā ar elpu speciālistu. Tur jābūt ļoti labam tam profesionālim, kas ir pretī. Man ir paveicies, ka man ir tāda sieviete manā ikdienā. Un tad viņa izmanto jebkādus dažādus instrumentus un arī ļoti individuāli pieiet katram tam cilvēkam, kas viņas atnāk. Un pirms tam ir vairāk tāda terapijas sesija, ja viņa vēl ar geštaltu strādā. Bet ko viņa par skaņu man teica, piemēram, ka iet tā skaņu meditācija, un ja es jūtu kaut kas sāk kustēties, tad pavērot vienkārši, ja tas ir, piemēram, zemajās čakrās, tad mēģināt izdziedāt to zemo noti uz to vietu. Un atkal otrādi, ja ir tā, kad tā enerģija kāpja, viņa iet uz augšu, tad tu mēģini tā kā ar spalgāku noti izdziedāt to augšu. Un kaut kā mēs pamēģinājām to, un man ļoti labi tas nostrādāja. Piemēram, es jūtu tur vēdrā vai iegurnī kaut ko, un es sūtu to dziļo noti. Un tad es sāku iet uz elpas sesijām. Un elpas naktī man atnāca tā skaņa. Laikam tā riktīgi dziļi, jo tur bija 3 reizes. Mēs elpojām pa pusotrai stundai. Un es sapratu, ka vienkārši man tā kā jātiek tur dziļāk, un tas man ļoti, ļoti palīdzēja. Jā. Un tad es sapratu, ka tā vienkārši ir. Un tagad, kad es eju, man tas automātiski notiek, jo es zinu, ka es sev varu tā palīdzēt, bet man citreiz ir tāds tā kā mulsuma brīdis vai atkarībā pēc elpas grupas, piemēram, ja tas ir grupā. Jā, un es domāju, kā tas ir elpas speciālistiem. Mēs elpojam tur, kur sāp. Ja kaut kur sāp, tad mēs elpojam tur, kur sāp, tur, kur ir iesprosts. Tas nozīmē, ka kaut kas ir sasprūdis, iesprosts, tur ir sastrēgums. Kaut kas ir nobloķējies. Un tur vienalga, kā ar kuru vibrāciju, vai tā ir skaņa, vai kustība, vai elpa, tā viss ir vibrācija. Tur jāmēģina tikt klāt, izelpot. Arī elpošanas sesijā bieži vien es aicinu cilvēkus skanēt. Trūkt mums ir rezonātori ķermenī, ar kuriem skaņa rodās. Un šie rezonātori ir saistīti ar tiem enerģētiskajiem orgāniem, kurus tu iepriekš minēji, nosauc par čakrām. Vienalga, kā mēs viņus saucam, bet tas ir viens. Un visa šīs prakses, katra no savu skatu punkta, tas iedomājies, ka ir viens kalns ar vienu virsotni. Un ir dažādas taciņas. Kuru taciņu mēs katrs izvēlamies, tā ir mūsu privāta izvēle. Bet būtībā kalns ir viens, virsotne viena, un taciņas ir uz viena kalna. Tā mēs arī nonākam pie sevis, pie tā, ka mēs varam justies labāk. Jā, un es nesen tieši lasīju par to, arī tu teici par to daudzveidību un tā, un kaut kas ielicis bija tā kā pat dusmīgu ziņu, jogas speciālists viens, ka tagad no mums prasa, ka mēs tur esam elpas speciālisti, skaņu meditācijas speciālisti, tad vēl pasniedzēji, vēl terapeiti un kas tik vēl nē. Bet man liekas, ka man nav par to tāds dusmas, ka to prasa, jo man liekas, ka tā ir tāda, ja tu ej tajā, tu kāpini to savu pieredzi, tas tikai automātiski nāk, tā kā tie komponenti, tad tu paņem kaut ko, tu iepazīsties vienkārši ar visu to, un tad tu kaut kas paliek pie tevis, un tad man tā ir tagad ar elpu, ar skaņu, un es esmu jogas pasniedzējis, bet tāpatās tie elementi, forši, ka viņi ir daudzveidīgi. Vai arī, piemēram, es eju uz to privāto skaņu terapiju, un tā sieviete arī ir atzimšanas elpas speciālists. Tad viņi ir geštalta terapeiti un vēl skaņu meditācijas speciālists. Un noteikti vēl viss kaut kas viņai ir. Un kas ir forši, tad tajā sesijā ir tā sajūta, ka viņa pielāgosies vai atradīs tās metodas, kas dara man tieši tajā konkrētajā brīdī. Un tev jau var noteikti tā pieredzīta krājās, un ir interesanti, ne? Pamēģināt kaut kā. Tieši tā. Man arī tieši tāpat tas pamats ir tā mana integratīvā elpošana, mans institūts, un klāt es mācos vēl arī citas lietas, esmu izmācījies, kuras papildina. Man
pašam patīk to savu profesionālo, un tas nav pat par kaut kādu profesionālo kvalifikāciju, tas par to, ka man tas interesē patiesi un no sirds. Un es gribu zināt un saprast, kā tas darbojās. Un tas man stāstīja par to, ka šīs lietas palīdzēja man. Un es to jūtu, ka tas palīdzēja man, tas palīdzēja man mainīties uz labo pusi. Un viss, ko es vienīgi vēlējos un vēlos arī tagad padalīties ar šo. Kā jau minēju, nevienu neārstēju, nedziedinu, neko tādu nedaru, palīdzēja man, un es labprāt pastāstu citiem. Un arī mums pagājušajā nedēļā bija elpošanas aplis. Ja tu atceries, kāda bija mūsu saruna, tad es būtībā pastāstu to, ka klau, šī ir forša lieta, guļam, atslābinamies, elpojam tā un tā. Un viss un tālāk, ja cilvēks pats izvēlās, vai viņš tur elpos vai nē, vai viņš ļausies vai atslābināsies, to jau mēs katrs pats izdarām. Un katrs pats pēc tam piedzīvo to savu procesu. Un, protams, ka man ir interesanti, kas tad notiek tur, elpa, ķermenis, psihe, daudz komponentis tam visam, jā. Un interesanti ir izpētīt, saprast, iegūt zināšanas par to, kā tas viss darbojās un turās kopā. Jā, tā ir. Jā, un tā pieredze varbūt tev arī ļauj pēc tam saprast vairāk dažādas jā, viss jau ir saistīts. Situācijas. Viss jau ir saistīts. Ķermenis, elpa, viss pilnīgi ir saistīts. Pilnīgi viss ir saistīts. Jā. Tāpēc ir forši saprast, kas tad tur īsti notiek. Jā. Es domāju, ka tā ir ļoti liela ambīcija, zināt un saprast līdz galam. Es domāju, ka tas tāds mūža darbs, mūža izglītības process, kurā mēs kaut ko caur savu pieredzi un caur būšanu līdzās citiem cilvēkiem, kuri mūsu klātbūtnē vingro, elpo, meditē, kad mēs sākam iegūt savu pieredzi, savu redzējumu uz to, kas tur notiek. Un arī tad tā ir tikai un vienīgi mūsu interpretācija. Jā. Es domāju, ka mēs nesaprotam un nesapratīsim nekad, kā šis viss ir iekārtots un kā šis viss darbojās. Jā, tā ir. Es arī pēc, es pirmām jogas nodarbību pasniedzu kaut kādā vienā ritmā vai vienā formā, un tad pēkšņi pie manis atnāk tāda sajūta, kad noslēdzot jogu, es varētu automātiski vienreiz vienkārši saberzēt rokas, un es pārlaižu pāri tam cilvēkam. Un es pirms tam arī pienācu sakārtot ķermeni pie relaksācijas bet es nekad tā apzināti neizmantoju tā kā savu enerģiju. Tā kā domās, jā. Un tagad arī es vēl spēlēju skaņu. Un man ir atnākuši pie manis sākumā zvaniņi, pēc tam tagad jau kristāla trauka. Un ko es sapratu, kad intuitīvi vienkārši ļauties tam, ka tevi arī ir tā enerģija un tu vari nodot to savu enerģiju otram. Kaut vai es nesaprotu līdz galam, kāds notiek. Daudz ko nevar izskaidrot, bet es jūtu, kā katru reizi es saberzēju tās rokas, un es jūtu, ka es kaut kādā veidā, tā apzinātā tā kustība un siltums, Jā, es saprotu, par ko tu runā. Man ir kaut kā ļoti līdzīga arī elpošanas sesijās, un šeit ir stāsts par sirdi, par intuīciju, par sirdi. Tā ir tā sirds balss, kuru runā caur ķermeni. Un mēs vienkārši zinām, kas ir jādara. Un tad ir tas mūsu augšējais stāvs, galva, prāts, smadzenes, un tur atkal visam jābūt racionāli. Izdevīgi, neizdevīgi, vai varu vai nevaru izskaidrot. Un tiklīdz kaut ko nevar izskaidrot, tā uzreiz rodas šīs aizdomas, vai tas vispār ir. Un laikam tas balans un tā māksla ir sabalansēt to prātu, to galvu ar to sirdi. Lai mēs dzirdam to savu sirds balsi, intuīciju, bet tajā pašā laikā, lai mums ir tas racionālais skatījums uz lietām. Tas ceļš. Man tieši terapija bija, es taisīju tādas 3 terapijas sesijas, arī ar to pašu sievieti par privātu skaņu terapiju un vēl geštāts. Un kas bija interesanti, man tās 2 pirmās sesijas bija tādas intensīvas un bija ar sevi jāpastrādā. Un tā trešā bija, ka es atnācu un man nebija tāda konkrēta tēma, bet bija tā sieta, ka vajadzētu visu tā kaut kā noslēgt. Un mēs runājam par to, ka mums visos ir kritiķis, tad ir tas realistiskais, kas bauda procesu, un tad ir sapņotājs. Un es man tas aktuālais bija, ka es tā kā neļauju tam kritiķim daudz runāt, jo es uzreiz tā kā satraucos, vai arī, man liekas, es neko nevaru vairs izdarīt pietiekami labi un tā. Bet īstenībā tā gala tēma bija par to, ka mums tas viss ir viens, un viņi saplūst tajā realistā, gan sapņotājs, gan kritiķis.
Bet bez tā kritiķa mēs tā kā nevarētu izvērtēt kaut kādas lietas dzīvē. Un tāpat arī bez sapņotājiem es nevirzītos vai intuitīvi kaut ko nedarītu. Un tad man bija tā skaista tāda meditācija, ka man bija jāiztēloja sevi kā tajā realistā. Un tad man vajadzēja sapludināt sevi iekšā to kritiķu un to sapņotāju, tā kā ka viņi nav atsevišķi tēli. Pieņemt, kad tā kā saka savienot to visu uz to sirdi. Un, jā. Šie lielākoties ir bērnībā radušies aizsarga mehānismi, lai mēs sevi pasargātu kaut kā. Un dažādas teorijas, dažādas skolas, tas, ko es esmu mācījies, tur balss dialogu, ir tāda tehnika, un tur runā par 100 supersonām. Kad mums iekšā ir 100 dažādi pasažieri mūsu autobusā un visu laiku kāds grib būt pie stūris. Un tie ir aizsarga mehānismi, kā sevi pasargāt. Tā skaitā kritiķis, protams, arī kā kritizēt sevi tā, lai nevienam citam no āras nav iespēja mani sāpināt ar savu kritiku. Un tas, ko es saprotu par šo runājot, ir tā, ka jo kaut ko vairāk mēs apspiežam, nospiežam un neatzīstam, jo aktīvāks tas kļūst. Jā. Ja mēs ļaujam vietu tam būt un pieņemam arī savas šīs daļas, kuras varbūt nav tik skaistas, smukas, un tad tam ir iespēja izteikties. Un visas šīs tehnikas ir balstītas un šīs prakses uz to, lai ļaut šīm apspiestajām daļām nākt uz āru, izstāstīt par to, kā šī daļa jūtās. Un ja mēs to izstāstam, mēs to atzīstam, un ja mēs to atzīstam, mēs to spējam pieņemt. Un tajā brīdī paliek vieglāk. Jā. Man tā arī notika. Bet tajā pašā laikā es arī sapratu, ka tas tāds tā kā, mūžīgs darbs ar sevi, jo tu nevari sev vienā dienā uzkraut visas savas ēnas puses vai visu, kas tur ir. Un ka tāda pa vienam solītim. Mēs jau nevaram to brīdi nofiksēt. Jā. Tā dzīve jau visu laiku notiek. Kaut kas notiek, mēs jau dzīvojam dzīvā pulsējošā realitātē, kur viss mainās, plūst un mainās. Mēs nevaram divreiz iekāpt vienā upē. Un mēs ar tevi satiekoties rītā jau būsim citi cilvēki, nevis tie, kas tagad šeit sēž šajā brīdī. Tāpēc, protams, ka viss vienmēr vienīgais, kas nav mainīgs, ir tas, ka viss ir mainīgs. Jā, ka viss mainās. Jā. Jā. Tāpēc ir forši, atkal atgriežoties pie tā, ko mēs sākumā runājam, kad mums ir instrumenti, ar kuriem mēs varam tajos brīžos, kad ir grūtāk, atkal sevi kaut kā uzfrišināt. Justies labāk un ļaut tā enerģijai plūst brīvāk un ļaut tām emocijām būt un pieņemt, kādas viņas ir. Izdzīvot viņas un palaist vaļā. Jā, to es arī, kad ierunāju pārdomu epizodi, arī saprotu, ka vienkārši katram vajag tās savas prakses vai savas metodas, kas var tajā brīdī palīdzēt. Jā. Un man prieks, ka es esmu atklājis elpu dziļāk un tieši apzinātu elpu, un kad vairs nav tāds, ir daudz vēl nezinām tur faktori, bet vienkārši tā kā liekas, kad iet un izpētīt pašai caur sevi, un tad... Jā, man par šo ir tāds īsts komentārs, es mācos pie cilvēka, kurš 50 gadus jau praktizē apzinātu elpošanu. Ir dzīvojis Nepālā kā mūks klosterī, visu dzīvi, teiksim tā, profesionāls elpotājs, un viņš joprojām pēc saviem 50 gadiem praktizējot un jau vairāk kā 30 gadus mācot citiem cilvēkiem, viņš saka, ka viņš arī joprojām mācās. Es domāju, ka tā ir arī tā atslēga. Vēl pat tam, man liekas, tā ir tāda brieduma pakāpe, ka tu vienkārši pieņem, ka tu nevari zināt. Ka tu neko nezini un nesaproti. Jā, un ka tu neko nesaproti. Jā, tas ir daudz veselīgāk un objektīvāk un tuvāk, manuprāt, patiesībai nekā teikt, ka es esmu beigais terapeits vai beigais speciālists. Jā, un tagad kaut ko zinu, bet neko mēs nezinām. Jā, forši. Ko mēs varētu novēlēt tiem, kas klausās, vai kādu mājas darbu jautājumu uzdot? Man ir tikai viens novēlējums, pamēģiniet kaut ko jaunu. Pakustēties, pavingrot, pajogot, paelpot. Vienalga tagad pat neminot nekādas konkrētas tur prakses vai kaut ko, vienkārši pamēģiniet kaut ko jaunu. Pamēģiniet atrast to, kas jums, tos jūsu puzles gabaliņus, tai savā labsajūtas dzīves ainā, tajās rūpēs par sevi. Un mēģinot un iepazīstot, un var arī kaut ko foršu atrast un satikt foršus cilvēkus, ar kuriem kopā šo darīt. Un tad tā dzīve arī paliek vieglāk un skaistāk.
interesantāk arī. Jā, viennozīmīgi. Jā, sanāk mazliet iziet no komforta zonas. Droši. Parotaļāties. Jā. Paldies tev. Paldies, Katrīna.